Tā lieta, par ko es visu laiku domāju, tagad es taisu tos logus un šeit. Es katru rītu 4-3 stundas skatos, ko es vakar darīju. Un principā analizēju. To var izdarīt žurnālējot, un to, ko es visu laiku stāstu, un tas ir labi. Bet vlogojot, es vēl vairāk iefokusējos to. Saprot, tev vēl vairāk un vairāk šī dzīve iekrīt kastē. Es jau esmu to rādījis un stāstījis daudzreiz. Es pieceļos 5, aizēju pastrādāt, pēc strādāšanas eju uz skolu, pēc skolas, eju trenēties, pēc trenēšanās eju taisīt, vai vienkārši ēdu, un pēc tam, principā, eju gulēt un pat ne īstajā laikā, lai pat nepaspēju pamatā. Jā, to visu var tagad bišķiņ piečinīt, veidojot savu to plānu, vairāk mēģinot fokusēties tam, bet tas vienkārši varbūt nodzen tevi no šī prieka dzīve. Neņem man nepareizi, tas kalendārs un viss tas ir ļoti laba lieta, ko izveidot. Tas tā kā palīdzēs tev atrast vietu, kur vispār strādāt un kā saprast, kas notiek tavā dzīvē. Bet es par to īsti nerunāju. Es runāju par to, ka tagad man vēl nebija 14, es gaidīju, kad man paliks 14. Kad man paliks 14, tad es varēšu dabūt mopēdu tiesības un tad es varēšu braukt ar mopēdu un būs baigi forši jābūt. Tagad man paliek 14, es, protams, nenokārtoju mopēdu tiesības un es nenopirku pat mopēdu. Es ar motociklu gan nenopirku un pirms tam. Un tieši tāpat man pēc tam bija, kad es gaidīju, man kad būs 18, kad būs 16. Un viss tas tā kā, un es gaidīju, kamēr es tikšu uz tehnikumu un tad es varēšu šito darīt un to darīt un tā. Un principā es gaidīju, kad dzīve notiks. Es gaidīju, ka šitas notiks un tas notiks un šitas notiks un es sniedzos uz to. Sniegšanās nekāda problēma, bet gaidīšana tā ir problēma. Tev ir jāatrod lieta, ko tu dari, ar ko tu veido savā dzīvē baudu, ar ko tu veido savā dzīvē šo piedzīvojumu, šo dzīvošanu. Man pirms nedēļas šāds projekts bija šī portfolio lapa. Es izdomāju, ka es varu taisīt vlogus un ap to lietu, un šitā parādījās enerģija man laime dzīvot, principā, jā. Tieši tāpat man bija tā, kad es izdomāju, ka es vlogus varēšu taisīt. Tāpat bija, kad es izdomāju, ka es YouTube kanālu taisīšu. Tāpat bija, kad es izdomāju, ka programmēt, 3D modelēt un visu kaut kādu tādas lietas darīt, jā. Pirms 2 gadiem, bišķi vairāk, draugs man uzaicināja sākt trenēties, iet uz vieglu klētiņu, un es tādu, vai pamēģinās, vai, ko, es gribu 16, kā, un tad pēc tam es trenējās. Un vasarā mēs varējām atlaist, mēs varējām vienkārši beigt, jā. Mēs varējām tā kā čiliņā, vai pēc vasaras mēs točam varējām beigt, kad džimā bija grūti dabūt džimu un visu to. Kas būtu tā? Labi, šajā brīdī es vēl neko nevaru pateikt, jā. Es tikai sācu YouTube kanālu un daudz fujekas saticis un sociālas prasmu attīstījis, man dzīve iet tīri good. Bet šis tā kā ies augstāk un augstāk. Principā, ko es gribu tev teikt, ir tas, ka šis visiem ir sakrājās, jā. Un tev vajag sākt tagad. Šī visa lieta ar to, ka tu gaidi, kamēr dzīve notiks, ļoti lielu lomu spēlē visos TV šovos, filmās, visur tur. Tur tu dabūni šo dzīvi. Tikai mazāku daļu, un tā nav tava dzīve, bet tev ir tāda sajūta, ka tu jau dzīvo. Dabūni visas tās sajūtas, tikai pēc tam, kad tu beidz skatīties, tev vairs nav tas. Un tas tā kā neīsta versija tam, ka tu uzsāc savu piedzīvojumu. Tu uzsāc dzīvi, nevis gaidi, kamēr tev notiks tava dzīve, kaut kad tu nerīkojies. Tā kā rīkojies. Tas ir tavs šodienas izpildāmais solis. Atrodi kaut ko činīt. Atrodi kaut ko činīt, un ja tev liekas, kā šito mēs varētu, bet ne īpaši, ej pamēģini, vienalga, vienkārši mauc. Tā kā, jā, negaidi, kamēr dzīve notiks, dzīvot dzīvi uzreiz. Es neesmu nekāds vecs cilvēks, kurš tev var pastāstīt dzīves mācības, bet pagaidām tas man strādā. Un tīri normāli dzīvo, tīri labi īstenībā. Un tā dzīve tā lēnām kāp uz augšu. Ja tu sākumā sāc ar mazlietiņu, bet tu tomēr audz, pēc laika tā būs milzīgā atšķirība. Tā kā, ej dzīvot dzīvi.
Ja tu vēlies, lai es tev palīdzu sačinīt savā dzīvē šo trenēšanos, ēšanu un visu to, aizdēj pačako pirmo linku aprakstā, tur ir 1-1 coachings. 2., 3. links aprakstā ir Latvijas izaugsmes cilts, tā kā pievienojies tur, ja tu vēl neesi to izdarījis. Un katru svētdienu 8 no rīta Discordā es veidoju šo grupas video zvanu, kur mēs vienkārši runājam un stāstam savus mērķus, dodam citiem padomus, veidojam šo atbildības sajūtu un vienkārši maucam kopā uz saviem mērķiem. Un tas vienkārši super sajūta, ka pēc tam tu izēji ārā no tā kāla vienkārši tas let's go, maucam uz priekšu. Bet tas ir viss priekš šī video. Tiekamies rīt. Rītdien arī būs video, tā kā nospied to sarkano podziņu. Ja tu vēl neesi to izdarījis, nospied to īkšķi gaisā, aizsūti savam draugam. Un es mēģinu līdz gada beigām tik līdz 500 sabiem, tā kā palīdzēs man, tā kā, dai, aizsūts, varbūt klases grupā, dai, tas būs krūti. Tā kā, jā, nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.